Mūsu nākamā stāsta varone zina, kā materializēt mūsu sapņus. Savukārt es zinu, kā tev labi izskatīties. Radošuma attīstības centrs. Neformālās izglītības programmas pieaugušajiem, zīmēšana un gleznošana bērniem. Māksliniece Olga Jevsejeva ir māksliniece ar stāžu. Lai gan dzīvē viņa izmēģinājusi arī apģērbu modelētājas profesiju, ar laiku viņa atgriezusies pie portretu un karikatūru glezniecības. Olga sevi uzskata par mierīgu cilvēku. Bohēmiskais dzīvesveids nesot domāts viņai. Līdz šim laikam tā arī gleznoja. Un visu laiku to sanāca. Pēc mācībām sāku strādāt par skolotāju. No sākumā Daugavpilī, Saules skola, pēc tam Baltijas starptautiskā akadēmijā, arī Daugavpils filiāli par lektori. Olgai patīk skolotājas darbs, tādēļ viņa izveidojusi studiju, kurā sniegt jaunas zināšanas kā bērniem, tā pieaugušajiem. Uz šo studiju var atnākt arī cilvēki, kuri vispār neprot zīmēt un iemācīties kaut ko priekš sevis uzzīmēt, varbūt to pat ne tikai pēc klasiskiem principiem mācīties, bet varbūt arī kaut kādu to, piemēram, patīk cilvēkiem ziedus glezno. Rokdarbu nodarbības arī ieplānotas šeit. Tur būs gan filcēšana, tad kaut kādas vēles taisīt no vilnas, gan bātiķošana, tāpat gleznošana uz auduma, gan pērļošana, īpaši ziedus taisīt. Mums visiem to patīk. Katrs cilvēks ir mākslinieks dvēselē, jo mākslu var visur atrast. Tieši tāpēc mums radošuma attīstības centrs, jo radošums ir visums, pilnīgi visuma.